Sveicināti! Šodien ar jums parunāsim par kiberdrošību. Mani sauc Kirillis Solovjovs, un es jau vairāk kā 10 gadus vadu uzņēmumu Possible Security, un vairāk kā 20 gadus esmu kiberdrošības jomā. Parunāsim par to, kas tad ir kiberdrošība, kā es viņā nokļuvu, kā viņā var nokļūt mūsdienās, un arī parādīšu pāris praktiskas demonstrācijas par to, kā kiberdrošība izpaužas mūsu ikdienā. Nedaudz par mani. Kā jau minēju, es vadu uzņēmumu Possible Security un nodarbojos arī ar pētniecību. Gan savu uzņēmumu ietvaros, gan citreiz arī sadarbojoties ar kādām zinātniskām institūcijām. Pētniecība, kā mēs redzēsim, ir būtiska hakera dzīves sastāvdaļa. Meklēt kaut ko jaunu, meklēt kaut ko neatklātu un meklēt veidus, kā pasauli padarīt labāku. Es sevi saucu par baltās cepures hakeri, jeb angliski white hat. Un, lai gan ikdienā sanāk nodarboties ar sanāksmēm, e-pastiem un Exceliem, ļoti gaidu to brīdi, kad varēšu atkal lielāko daļu savas dienas veltīt hakošanai. Sākotnēji es sāku ar tīkla plūsmas analītiku, savu šo hakera ceļu, savu kiberdrošības ceļu. Tas nozīmē, ka es spēju saprast, kādi dati plūst datortīklā, kādi dati plūst pa vadu, kādi dati plūst Wi-Fi, kādi dati plūst mobilajā tīklā, un saprast, ko tie dati nozīmē. Tāpat man vienmēr ļoti interesējas reverse inženierija, kas ir tas hakera dzirksts pamats, un tas nozīmē saprast, kā lietas strādā. Sākot no tā, kā strādā dabīgas lietas, kā piemēram ūdens, līdz tam, kā strādā cilvēku izdomātas lietas, kā piemēram šis dators un viņa ekrāns. Sociālā inženierija bija mana nākamā aizraušanās. Un sociāla inženierija nozīmē saprast, kā strādā cilvēka prāts un sabiedrība, kā pārliecināt cilvēku panākt, ka cilvēks izdara to, ko tu gribi, lai viņš izdara. Un ikdienā sanāk daudz nodarboties arī ar klientu konsultācijām par daudz un dažādiem kiberdrošības aspektiem. Vēlos vērst uzmanību, lai gan šajā prezentācijā, kas būs tikai 2 stundas gara, es demonstrēšu pāris piemērus par to, kā praktiski izpaužas kiberdrošība. Ļoti daudz dažādus piemērus varat apskatīt manā bezmaksas pētījuma lapā kirillis.org, kur var redzēt dažādus video un prezentācijas gan ļoti augsta līmeņa par to, kā pasaule strādā, gan arī ļoti tehniska līmeņa par to, kā tur tās nulītes un viennieki fiziskās iekārtās darbojas un kā to visu var uzlauzt. Tā kā par vairākām tēmām noteikti tur var papētīt sīkāk, ja jums pēc tam ir interesi. Un sociālajos tīklos mani var atrast @mastclv, tur es rakstu latviešu valodā. Un pirms es pārēju pie prezentācijas satura, es gribu bišķīt pastāstīt arī par Mastodonu. Varbūt daudz no jums Mastodonu dzird pirmo reizi. Kas tad tas tāds ir? Mēs visi esam dzirdējuši Twitteri, tagad X. Mastodons ir savā ziņā līdzīgs Twitterim, bet savā ziņā līdzīgs arī e-pastam. Ar ko ir unikāls e-pasts? E-pasts ir vienīgais populārais līdz šim komunikācijas rīks, kur mēs varam lietot dažādu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumu, bet tomēr visi kopīgi sazināties. Tu vari lietot Gmail, es varu lietot Inboxu, vai kā manā gadījumā es lietoju pats savu serveri kirillis.com, un man var uzrakstīt e-pastu, un es varu uzrakstīt e-pastu citiem cilvēkiem. Neviena tāda īsta rīka 10 gadus atpakaļ, kas ir populārs un kuram piemīt šī decentralizācija, šī e-pasta galvenā īpašība neeksistēja. Tagad ir parādījušies federētie tīkli, tā skaitā Mastodon. Tas ir tā kā Twitters, bet katrs var pievienoties tam serverītim, kur viņam patīk, un visi kopā var viens otram sekot un skatīties. Ja? Un decentralizācija, kā mēs redzēsim, ir būtiska hakeru īpašība, būtiska vēlme, būtiska vērtība. Lūk, un es esmu izveidojis kontu uz serveru Mastclv, un mans lietovārds ir kā, tāpēc tas pierakstīns ir @mastclv. Labi, pietiks ar ievadu, tad par ko mēs šodien runāsim saturiski. Kā jau minēju, parunāsim par to, kā es nokļuvu kiberdrošībā. Stāsts ir sens, garš un, man liekas, samērā interesants. Parunāsim par to, ko dara kiberdrošības speciālisti un kiberdrošības uzņēmumi, un tad pieķersimies tam, kas tad vispār ir kiberdrošība un ko tas sevī ietver. Un visbeidzot parunāsim, kā mani darbinieki nokļūst kiberdrošībā. Un kāds atšķirās no tā, kā es savulaik nokļuvu kiberdrošībā. Protams, noslēgsim ar nelielu slaidu ceļamaizē par to, kādi ir tie praktiskie soļi, ko jūs varat veikt, ja jums interesē iesaistīties kiberdrošībā.
Mans ceļš uz kiberdrošību, es uzskatu, ir samērā neatkārtojams. Man varbūt ir paveicies, cits teiktu nepaveicies, bet tas ir daudz sakritību rezultāts. Es piedzimu vēl Padomju Savienībā. Un mana mamma tajā brīdī strādāja par adīšanas mašīnu programmētāju vienā valsts, es pieņemu, ka valsts, jo privāto droši vien, ka nebija, fabrikā. Un neilgi pēc neatkarības atgūšanas notika daudz dažādu pārmaiņu, un šī fabrika bankrotēja. Tā rezultātā mūsu mājās nonāca milzīgas 2-metrīgas, 3-metrīgas adāmašīnas, kuras mēs nevarējām pieslēgt pie rozetēm, jo viņas izmantoja tādu speciālu pieslēgu. Viņiem vajadzēja lielu jaudu un citu spriegumu. Un tā viņas tādas divas stāvēja istabā, kamēr beidzot izdevās viņas pārdot. Kopā ar to mājās nokļuva arī pāris kalkulatori. Principā pēdējā alga, kā es saprotu, tika izmaksāta izmantojot mantu. Kas tur bija pieejams. Man tolaik bija aptuveni 5 gadi, un tie kalkulatori man ļoti interesēja. Tie bija kalkulatori, kurus droši vien neviens no jums nav redzējis. Viņi ir spraužami sienā, elektrības rozetē. Tāda tipa kalkulatori. Neskatoties uz to, man ļāva brīvi darboties gan ar šo te tehniku, gan ar elektrību kā tādu. Es spilgti atceros to brīdi, kad es jau biju bišķīt pamācījies elektroniku un izdomāju, ka mazo spuldzīti, ja, kas ir domāta, lai viņi pieslēgtu pie 3 voltu baterijas, ja nemaldos, varbūt 9 voltu baterijas, es viņu iespraudu ar visiem vadiem iekšā rozetē sienas. Viņa pārvērtās putekļos, man par laimi viss bija kārtībā, un es turpināju mācīties, kā pasaule strādā. Bet kalkulatori bija tas, kā man iepatikās pogas. Es padarbojos ar šīm te pogām un mēģināju saprast, ko tad tālāk darīt. Diezgan ātri apnika. Skaidrs, ka 5 gadu vecumā saskaitīšanu varbūt var mēģināt saprast un atņemšanu, bet nekur tālāk netiek. Tā es darbojos kādus 2 gadus. Līdz 7 gadu vecumā manā rīcībā nonāca paštaisīts dators. Viens mans radinieks, kas bija pārdesmit gadus vecāks par mani, izdomāja, ka viņam dzīvē tas vairs neinteresē. Bet viņš bija Padomju Savienības laikā pēc zaktām instrukcijām no amerikāņiem nospertām, kā tas toreiz bija pieņems Padomju Savienībā, uzlodējis pats savu paštaisītu datoru, kas spēja darbināt dažādas datoru programmas. Un šis dators nonāca pie manis, un līdzīgi kā ar kalkulatoru, lai gan es biju 2 gadus vecāks, līdzīgi kā ar kalkulatoru es spaidīju podziņas uz tās klaviatūras, kas bija iebūvēta datorā, un kaut kas notika televizorā, kurš bija pieslēgts pie šīs iekārtas. Tur nebija tā, ka es nospiežu burtu A, parādās burts A, tur bija tā, es nospiežu tur burtu, un tad parādās vesela kaut kāda komanda. Un šis dators atšķīrās no tiem datoriem, ar ko mēs visi strādājam mūsdienās, tādā veidā, ka viņā nekā nebija. Es nevarēju ieslēgt datoru un palaist kalkulatoru, vai ieslēgt datoru un palaist datorspēli vai Excel. Es varēju ieslēgt datoru un programmēt. Tas bija viss, ko šis dators māk, palīdzēt vai atļaut rakstīt datorprogrammas, un tas ir tas, ar ko es nodarbojos. Es sāku programmēt 7 gadu vecumā. Es palūdzu vecākiem, lai Latgalītē nopērk man grāmatu par to, kā šī programmas valoda strādā, un lēnām darbojos, lēnām bakstījos. Zīmēju riņķa līnijas. Nesaprotot, ko nozīmē riņķa formula, kaut kā sabakstīju kopā un dabūju ar sinus un kosinus palīdzību riņķa līniju uz ekrāna. Un palānām es sāku rakstīt kaut kādas datoru programmas. Vēl paies daudz gadu, līdz es tikšu līdz tādam klasiskam datoram, plus mīnus mūsdienu izpratnē. Bet tomēr es tiku agri vai vēlu pie normāla klasiska datora ar Windows 95, viņa tālaik jaunāko Windows operētāju sistēmu, un dažus gadus vēlāk arī pie interneta. Man īpaši neierobežoja manas dīvainības. Man bija sava istaba, un es varēju viņā darīt plus mīnus, ko es gribu. Es aplīmēju sienas ar dažādām lietām, kā jau bērni un jaunieši dara, bet es arī ieviesu savu nelielu datoru fermu. Man zem galda bija 3 datori, kas nebija mani datori. Tie nebija datori, pie kuriem programmēju, pie kuriem spēlēju spēles. Tie bija datori, kam bija sava funkcija. Tie bija 2 serveri un 1 maršrutētājs, kas ir redzami attēlā šobrīd.
Un katru no viņiem es izveidoju pats, balstoties uz atvērto kodu. Un darbojoties ar šiem serveriem, es sapratu, kādā veidā ir uzbūvēta mūsdienu datoru aparatūra. Ja iepriekš man bija iespēja atskrūvēt un paskatīties, kā ir uzbūvēts pašlādēts dators, tad tagad es varēju paskatīties, kā strādā industriālai datori. Kā tas viss sajiet kopā, kā tas viss darbojas un kas notiek, ja tu izvelc to daļiņu vai iesprādi to daļiņu tajā vietā un paskatīties, kā tas viss kopā veidojas. Ja nemaldos, man bija ap 15 gadiem, varbūt 16. laikā. Un ap šo laiku es arī lēnām sāku atteikties no programmēšanas hobija. Es biju programmējis vairāk kā 7 gadus, un man tā lieta sāka apnikt. Bet ikdienā programmēšana joprojām mani pavada visu laiku. Es esmu ļoti efektīvs jebkurās lietās, ko es daru ar datoru, tā skaitā uzņēmuma vadīšanā. Ja man ir Excel, es labprāt to informāciju izkopēju ārā un padarbojos. Uzrakstu nelielu programmu. Dažreiz uzrakstu mazas programmas 20 sekundžu laikā, 40 sekundžu laikā, un tas ļoti, ļoti atvieglo manu darba plūsmu un ikdienu. Pēc tam es pārgāju pie datortīkliem. Jau šis mājas komplekts bija mans pirmais solis datortīklos, un tas ir tas, kāpēc man interesē šī tieši datortīkla lieta. Es sāku strādāt dažādās organizācijās, palīdzēju ar datortīklu. Es atceros savu otro apmaksāto darbu datortīkla būvēšanā. Viens skolas biedrs bija izdomājis, ka viņam skatoties uz mani, likās, ka es saprotu dators, un tobrīd tiešām tā izpratne nevien skolēniem, bet arī sabiedrībai kopumā bija tāda, ka cilvēks vai nu saprot dators, vai nesaprot dators, vai saprot dators labi, bišķīt labāk, bišķīt sliktāk. Datori bija tas nozares nosaukums. Tas, ka īstenībā jau toreiz eksistēja datortīkli, programmēšana, kiberdrošība vēl nē, drošība bišķīt. To neviens īsti nesaprata. Un tad viņš kaut kādam savam paziņam pateica, rekur Kirillis, viņš mācījās uztaisīt tev datortīklu. Tā es attapos kaut kur Pārdaugavā, taisot datortīklu kaut kādam uzņēmumam. Es atceros, ka es uzdevu tik muļķīgus jautājumus tam uzņēmuma vadītājiem, kurš par laimi bija tehnisks čalis, un viņš saprata, ko es viņam jautāju, un atbildēja man ar tādām aizdomām, gan es atceros intonāciju viņa balsī. Un beigās to tīklu es uztaisīju. Bet tie jautājumi, ko es uzdevu, bija tik muļķīgi, kurus, ja tagad es vai mans kolēģis uzdot kādam uzņēmuma vadītājam, tad es domāju, ka viņi uzreiz saprast, ka kaut kas te nav kārtībā. Tomēr tīkli tika uzbūvēts veiksmīgi, un viņš bija lietojams. Un, laikam šī pieredze visvairāk no visa man iedeva tieši sajūtu, ka galvenais ir darīt, galvenais ir mācīties, un tas rezultāts varbūt, ja ne pirmajā reizē, tad 2., 3., 4. reizē, 10. reizē būs labs un ar laiku arī ideāls. Un tiešām nevajag baidīties darīt un mēģināt. Darbojoties datortīklos un pēc tam arī serveru administrēšanā, es diezgan dabiski nonācu pie drošības. Es sāku strādāt ar drošības jautājumiem, un tas arī pavēra man ceļu uz kiberdrošību. Jo skaidrs, ja tu konfigurē serveri, ir jautājums, tad vai katrs lietotājs var redzēt tikai savu e-pastu, vai var redzēt svešus e-pastus. Tas jautājums sāk kļūt diezgan svarīgs. Vēlāk, kad es pabeidzu darboties ar serveriem, ap to laiku es sāku saprast, ka es atkal vairs nevaru pavilkt tā saucamo defensīvo kiberdrošību, jeb aizsardzības virzienu. Tas bija 14 gads, es to atceros diezgan precīzi. 14 gadu beigās es nolēmu, ka es mēģināšu pāriet uz tā saucamo ofensīvo kiberdrošību, jeb uzbrukt. Pelnīt naudu legālā veidā ar to, ka es uzbruku dažādām informācijas sistēmām. 14. gads tobrīd bija unikāls. Tas bija pirmais gads vēsturē, kad viena gada laikā notika viens kiberdrošības incidents. Ar to saprotot, visi datori pasaulē, vai vismaz visi serveri pasaulē tika ietekmēti, tāpēc, ka kāds programmētājs kaut ko bija nepareizi izdarījis, un ietekme bija redzama visos kontinentos. Tā pašā gadā notika otrs šāds incidents un trešais. Un es sapratu, ka es nevaru aizsargāt
Tobrīd ar savām zināšanām, 14 gadā man likās, es nevaru aizsargāt. Šī ir pazaudēta spēle. Tad es labāk pievienošos uzbrucējiem un es parādīšu pasaulē, cik nedroši viss ir un kā viss ir uzlaužams un ko viņi var darīt, ja nu viņi grib aizsargāt. Jo pašam man likās tas pārāk stresaini. Lai gan ir atzīts, ka ofensīvā kiberdrošība ir stresaināka nekā defensīvā, mana sajūta toreiz un joprojām ir otrādi, ka es jūtos daudz mierīgāks, ja mans pienākums ir kaut ko salauzt, nekā atbildēt par to, ka viss ir pareizi salabots. Un tas ir tas, ko es daru. Pastrādāju kādu laiku aizsardzības ministrijā, rūpējoties par visas Latvijas kiberdrošību. Pirms tam biju uzsācis prezentēju visā pasaulē, stāstu par saviem piedzīvojumiem, saviem pētījumiem un to, kā kopumā ar tādu darbu, ko daru es, var kiberdrošību uzlabot. Katru gadu ir kāds jauns pētījums. Piemēram, pagājušā gada pētījums, kuru var apstīt Kirillis Org, ir par inovatīvu veidu, kā iespējams noklausīties telefonu sarunas publiskajā telefonu tīklā, kas ietver arī mobilo tīklu, tādas nešifrētās sarunas, parastie zvani tā saucamie. Šī gada pētījums, kas pagaidām ir prezentēts vienu reizi slēgtā grupā, bet jau septembra beigās prezentēšu viņu plašākai sabiedrībai. Pirms tam šīs nedēļas beigās prezentējot viņu šaurākam lokam atkal vēlreiz, ir par to, kā iespējams izsecināt, ko cilvēks dara internetā, zinot tikai viņa mājas IP adresi. Tas atkal tāds jauns, interesants pētījums. Es daudz esmu pieminējis vārdu hakeris. Un tāpēc man liekas, ir svarīgi, ka mēs vienojamies par to, ko tad īsti nozīmē hakeris. Pirmkārt, hakeris ir cilvēks, kas grib un spēj izmainīt kaut kādu lietu un viņas uzvedību tā, lai pašam ir labāk un lai sabiedrībai ir labāk. Un ar lietu es saprotu visabstraktāko vārdu, ko mēs varam iedomāties. Tā lieta var būt fiziska lieta, piemēram, dators vai videokamera. Tā lieta var būt kaut kāds process, piemēram, tas, kā notiek vēlēšanas Latvijā. Tā lieta var būt arī cilvēks vai sabiedrība kopumā. Un tad hakeris ir cilvēks, kas grib un spēj lietu uzvedību izmainīt. Ir arī biohakeri. Viņi izmaina cilvēku ķermeni. Tāds visvienkāršākais piemērs, viszemākais slieksnis, lai kļūtu par biohakeri, ir, piemēram, izpētīt, kā var cilvēku ķermenī implantēt čipu, RFID čipu, un tad ar šī čipa palīdzību, teiksim, vērt vaļā durvis vai pīkstināt etalonu sabiedriskajā transportā. Man nešķiet, ka tas būtu legāli, kad kontrole to atzītu, bet tas ir biohakera piemērs. Nav obligāti jāveic pārmaiņas savā ķermenī. Tu vari vienkārši pētīt un piedāvāt metodas, kā citi var veikt šādas pārmaiņas. Tāpat kā arī nodarbojoties ar iekārtu hakošanu, nav nepieciešams obligāti veikt pārmaiņas savās iekārtās un hakot savas iekārtas. Piemēram, es ārpus tā nelielā testa, kur es ar kolēģiem, kas bija devuši savu piekrišanu, noklausījos viņu telefonu sarunas, es ikdienā neesmu veicis kaut kādas darbības, lai es varētu ikdienā noklausīties, ko es vai mani kolēģi runā pa telefonu. Ja. Es zinu, ka sabiedrībā vārds hakeris ir ieguvis tādu negatīvu nokrāsu. Un viens no maniem uzdevumiem, kā es uzskatu, ir pret to bišķīt pacīnīties. Man patīk salīdzināt vārdu hakeris ar vārdu šāvējs. Padomājiet 5 sekundes. Ko šis vārds izraisa jūsu galvā? Kādas ir pirmās asociācijas, kad jūs dzirdat vārdu šāvējs? Atkarībā no jūsu katras dzīves pieredzes, tās asociācijas var būt atšķirīgas. Ja? Varbūt kāds iedomājas, ka šāvējs ir sportists, kas cenšas iegūt olimpisko zeltu Latvijai. Tāpat hakeris var nozīmēt pētnieks, kurš skatās, kā pasaule strādā un kā viņu uzlabot. Varbūt kāds iedomājas, ka šāvējs ir policists, kurš aizsargā visu mūsu drošību. Un līdzīgi hakeris var būt hobijists, kurš vienkārši savam priekam attīst kaut kādu hobiju. Varbūt kāds iedomājas, ka šāvējs ir kāds mednieks, kas mēģina nopelnīt naudiņu sev vai arī mēģina pabarot savu ģimeni. Tāpat arī hakeris var būt profesionāls, kas strādā, lai padarītu pasauli drošāku un tajā procesā arī nopelnītu sev naudu. Visbeidzot, diemžēl, gan šāvējs, gan hakeris var būt arī noziedznieki.
Tie var būt cilvēki, kas pielieto savas spējas, savas zināšanas arī ļaunam. Un svarīgi saprast, ka vārds hakers ir neitrāls termins, kas sevī neietver konkrētu iemeslu, kāpēc cilvēks ar šo nodarbojas. Tās ir spējas, tie ir rīki, un tās ir zināšanas, kas ļauj panākt, ka lietas uzvedās kaut kā citādāk. Un to var izmantot gan labi, gan slikti. Līdz ar to ir, tas ir melnās cepures hakeri, jeb angliski black hats, un ir baltās cepures hakeri, jeb white hats. Atkarībā no tā, kurā likuma pusē viņi stāv. Es gribētu nedaudz parunāt par hakeru vērtībām. Hakeru vērtības, kā to definēs Stevens Levijs, ir dalīšanās, atklātība, decentralizācija, brīva pieeja datoriem un pasaules uzlabošana. Ko tad nozīmē katra no šīm vērtībām un kā tas izpaužas ikdienā? Dalīšanās nozīmē, ka hakeri cenšas nepaturēt atklāto pie sevis. Viņiem ir svarīgi, lai tas, ko viņi dara, tas, kā viņi uzlabo pasauli, ir brīvi pieejams visiem. Lai jebkurš var šai informācijai piekļūt un izmantot to tālāk gan, lai uzlabotu pasauli sev apkārt. Piemēram, ja es veicu kādu pētījumu Latvijā, piemēram, 2015. ja nemaldos gadā, mēs kopā ar kolēģi atklājām veidu, kā var uzlauzt Rīgas satiksmes etalonu un teorētiski braukt bez maksas. Mēs arī uzfilmējām video, kur mēs braucam bez maksas. Protams, lai viss būtu pareizi un ētiski, mēs bijām tajā dienā nopirkuši un aktivizējuši arī 24 stundu etalonu katram no mums. Bet ar šo trešo etalonu, divatā braucot, mēs testējām, vai ir iespējams braukt ar izcerētu etalonu, vai kontrole, speciāli braukājām, ko atradām kontrolieri, vai kontrole atpazīst šo etalonu un atzīst par labu esam. Mums izdevās to uzlauzt. Un bija svarīgi šo, protams, sākumā dodot iespēju salabot to problēmu konkrēti Latvijā un konkrēti Rīgas satiksmē, bet ar laiku publicēt, lai arī hakeri citur pasaulē var pievērsties savām sistēmām, jo mēs tajā brīdī neplānojām braukt uz Vīni vai Parīzi un skatīties, kā viņu sistēmas darbojas. Lai viņi var pārbaudīt, kāda ir drošība tur un uzlabot to pie sevis. Bet tas nav vienīgais iemesls, kāpēc hakeri dalās. Otrs iemesls ir ļaut citiem hakeriem stāvēt uz taviem pleciem, pētīt un būvēt kaut ko vairāk par to, ko tu esi tajā brīdī sasniedzis. Labs piemērs ir mani pētījumi par mikrotika iekārtām. Mikrotika iekārtas ir bezvadu maršrutētāji, ruterīši, bezvadu pieejas punkti, kuri parādās zem nosaukuma mikrotika. Latvijā tepat viņus ražo. Viņi ir plaši atpazīstami visā pasaulē. Varbūt ASV tirgus tam vēl gluži iekarots, bet liela daļa valstu zina, kas tas ir par produktu. Un pirms vairākiem gadiem es veicu pāris pētījumus, kurus mēģināju saprast, kā šīs iekārtas strādā un kā ir iespējams viņās ielīst dziļāk, lai varētu pētīt viņu uzvedību. Un, pabeidzot šo pētījumu, es publicēju vairākus rīku komplektus, kas ļauj jebkuram cilvēkam ielīst iekšā sev piedarošajās iekārtās un izpētīt viņu darbību. Tā rezultātā, protams, pirmajā gadā cilvēki izrādīja interesi un viņi izmantoja šos rīkus, lai apstītos, kā darbojas viņu mājas iekārta, varbūt modificēja un papildināja viņu funkcionalitāti, lai tā iekārta var izdarīt kaut ko, ko viņi citādi nevarētu izdarīt. Bet jau 3. gadā es redzēju, ka ne tikai ir interese galvlietotājiem, tādiem parastajiem interesantiem, varbūt, kas pēta, kā lietas darbojas viņu mājās, bet ir liela interese arī no pētniekiem, no nopietniem speciālistiem pasaulē, kas noteikti kaut kādās jomās zina daudz vairāk par mani un ir pieredzējuši daudz vairāk par mani, un viņi gan izmanto manus rīkus, gan arī manus pētījumus un informāciju, ko es atklāju, lai tālāk pētītu šo iekārtu drošību. Tā rezultātā tika atklātas vairāk vai mazāk nopietnas drošības ievainojumības šajos produktos, kas arī tika salabotas, tādā veidā padarot visu mūsu dzīvi drošāku. Tāpēc ir svarīga dalīšanās. Nākamā hakera vērtība ir atklātība. Es to interpretēju vienā veidā, Stevens Levijs atkal runāja citā veidā, bet, manuprāt, ir svarīgi netērēt laiku runājot aplinkus. Ir svarīgi pateikt, kā ir, un ļaut cilvēkam pašam izdarīt secinājumus un pašam uzlaboties. Tāpat ir svarīgi neslēpt šo informāciju. Un mūsdienās vērtības, protams, ir ideāls. Tas ir ideāls modelis. Mūsdienās tā atklātība
Un tas, kā viņi funkcionē reālajā pasaulē, ir nepārāk vienkārša lieta. Piemēram, kad mēs nejauši atklājam kādu ievainojamību, jebkurā produktā, mēs nepublicējam uzreiz tehnisko aprakstu tā, lai visi var piekļūt. Jā, joprojām ir hakeri, kas atzīst tā saucamo full disclosure principu, ja pilnās atklātības principu, kas nozīmē, tajā brīdī, kad produkts ir uzlausts, viņam ir kāda problēma, mēs publicējam pilnu tehnisko aprakstu. Šis princips balstās pieņēmumā, kam ir faktiskas pamatotas saknes, ka ražotājiem ir viena alga, ka ražotājs tāpat neko nesalabos. Un arī man ir sanācis saskaties ražotājiem, kas saņemot informāciju par ievainojumu, neko nelabo. Piemēram, pētījumā, kurus uzlauza videokameras un pavisam nejauši atklāja 5 pilnīgi jaunas ievainojumības, par to var sīkāk palasīt kirillis.org. Ražotājs vairāk kā gadu man tieši neatbildēja, vai viņi labos un vai viņi ir salabojuši ievainojumības. Apmēram gadu pēc tam, kad es biju viņiem paziņojis par problēmu, viņi beidzot pateica, ievainojums ir novērstas, varat lejupielādēt jauno versiju mūsu mājaslapā. Videokameras tāpat kā jebkura mūsdienīga iekārta, viņā var iepūst jaunāku programmatūras versiju, to lejupielādēt no ražotāja mājaslapas. Un es biju tik ļoti noguris to gadu ar viņiem čakarējoties, jo tas nav tas, ko hakeris grib darīt. Viņš negrib tur sarakstīties e-pastos gari un plaši. Viņš grib atklāt, izpētīt, uzrakstīt īsi, kas par problēmu, tā, lai kompetents cilvēks var saprast un aizmirst to lietu. Bet nācās gadu sarakstīties, un es biju ļoti no tā noguris, un viņi beigās pateica, jā, mēs esam salabojuši. Es iegāju mājaslapā, pastījos, tur zem podziņas firmware update, jeb aparātu programmatūras atjauninājumi, bija viena saite, kur bija rakstīts, mūsu Skype adrese ir šī, uzraksti mums, lai saņemtu jaunāko versiju. Es, ja godīgi, pat nemēģināju viņam uzrakstīt. Man nebija pārliecības, vai tiešām tā jaunākā versija būs, un ja būs, tad kāpēc viņa nav mājaslapā izlikta. Un līdz ar to, tā kā viņam bija dots gads, es vienkārši publicēju šo ziņojumu par to, kas tad notiek. Bet citu reizi atkal uzņēmumi, kas ražo kaut kādas iekārtas, ir ļoti, ļoti pretimnākoši, un viņi saprot, kas ir jādara. Un līdz ar to tas ir iemesls, kāpēc, piemēram, Google piekopja, ja nemaldos, 60 vai 30 dienu politiku. Google ir tāds projekts, Project Zero, un šī projekta ietvaros viņu pētnieki atrod dažādas ievainojumības un lūdz viņas salabot. Un viņiem ir konkrēts strikts termiņš, cik daudz laika viņi dod ražotājiem. Latvijas normatīvi akti, kiberdrošības likums, kas pat ir stājies spēkā, paredz, ka ir jāgaida, kamēr salabos. Tas ir stājies tikko spēkā, un tagad droši vien jāpārskata, kādā veidā šo atbildīgu atklāšanu faktiski realizēt. Pie labajiem piemēriem var minēt, piemēram, Svetbanku. Svetbankai savulaik atklājām ievainojumu, viņi ļoti ātri norēģēja, viņi ļoti ātri sniedz atbildes un ļoti ātri atļauj publicēt. Diemžēl viņa atbilde bija tāda, ka problēma, ko mēs atradām, ka tā nav problēma, un tas atbilst tam, ko viņu programmētāji grib, lai aplikācija dara. Atbilde bija vienas dienas laikā. Nākamajā dienā es precizēju, vai mēs drīkstam publicēt, saņēmām atbildi, ka drīkstam publicēt. Publicējām ievainojumus tehnisko aprakstu. Svetbank ļoti labi apzinājās, ko dara, izlēma nelabot. Izrādījās, ka tā tomēr ir problēma. Un mēnesi vēlāk pa visu Latvijas presi bija raksts par to, ka Svetbank ir uzlausta. Kāds cits hakeris, izmantojot mūsu publicēto tehnisko aprakstu, izdomāja, kā to var izmantot, lai piekļūtu klientu datiem. Tālūk, tas par atklātību. Decentralizācija. Es jau minēju Mastodonu kā decentralizācijas piemēru, taču tagad paskatīsimies par to, kāpēc decentralizācija hakerim ir tik svarīga. Pilnā frāze no Levija mutes skan mistrust authority, promote decentralization. Neusticies autoritātei, veicina decentralizāciju. Un tas saistās ar to, ka hakeru vērtības viņi tur visaugstāk par visu. Un mēs nekad nevaram zināt, kur autoritāte nonāks pēc gada, pēc 10, pēc 20 gadiem, varbūt 50 gadiem. Lielā laika griezumā tas attiecas pat uz valstīm. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz Ungāriju, Eiropas Savienību un to, kā viņas uzvedība ir mainījusies pēdējo 10-15 gadu laikā, mēs redzam, ka viņi virzās ne tajā virzienā, kur hakeri vai citi cilvēki ar pietiekami atvērtu prātu labprāt redzētu šo valstu virzamies. Bet šeit ir runa arī par citām autoritātēm. Un mūsdienās diezgan liela autoritāte ir korporācijas.
Google, Meta, korporācija, kurai pieder TikTok, kurai es nezinu nosaukumu, un citas šādas korporācijas. Kāpēc viņām ir liela autoritāte? Tāpēc, ka lietotāji ir piekrituši šo informāciju publicēt un apmainīt, izmantojot viņu platformas, un viņi ir piekrituši, ka šie uzņēmumi var darīt gandrīz vai visu, gandrīz vai jebko ar šo informāciju. Ja mēs paskatāmies Google pirmsākumos, 98. vai 6. gadā, ja nemaldos, tā bija meklētāja programma. Un viņi sākumā nesaucās Google, bet tā bija meklētāja programma, un viņu pakalpojums un viņu stiprā puse bija tā, ka viņi ļauj cilvēkiem meklēt internetā lietas efektīvi un precīzi. Tobrīd Google bija meklētāja programmas uzņēmums. Šobrīd Google ir viens no lielākajiem reklāmas uzņēmumiem pasaulē. Kas notika pa vidu? Pa vidu notika samaitāšanās. Google no autoritātes, kurā mēs visi uzticējāmies, un tas izpaudās tādā veidā, ka mēs meklējam informāciju tur. Un tā bija vienīgā vieta, kur mēs meklējam informāciju lielajā tīmeklī. Kļuva par joprojām autoritāti, bet autoritāti, kas vairs nav tik laba. Tagad viņi grib parādīt reklāmas, tagad viņi grib izdarīt tā, tas reklāmas ir grūtāk atšķiramas no īstiem rezultātiem. Visbeidzot, iesaistās arī citi spēlētāji, kas mēģina sabojāt Google rezultātus un panāk, ka parādās dezinformācija. Gan sabiedriskā izpratnē, sociāla izpratnē dezinformācija, gan arī meklēšanas ziņu izpratnē dezinformācija parādās augstāk nekā viņai būtu jāparādās. Un tieši tāpēc, ka mēs vēsturiski atļāvām centralizēt meklēšanu vienās rokās, de facto, mēs tagad esam tā situācijā, kur mēs esam. Tas pats attiecās uz platformu Meta. Par laimi ir kaut kāds dabiskais cikls, pret kuru, protams, ka lielās korporācijas cīnās, bet mēs redzam, ka Meta ietekme palēnām samazinās. Vai drīzāk jāsaka Facebook ietekme, kas arī ir iemesls, kāpēc viņi nopērk un izstrādā dažādas platformas kā WhatsApp, Instagram un tam līdzīgi. Šai gadījumā decentralizācija var palīdzēt mums atstāt kontroli savās rokās. Ne tikai atstāt informāciju savās rokās, bet arī atstāt kontroli savās rokās. Tas ir dabisks rīks pret monopoliem. Un ir vēsturiski pierādījies gan jau to brīdi, kad Stevens Levijs rakstīja šos principus, gan arī īpaši mūsdienās, ka decentralizācijas neesamība ir vājums. Tas ir slikti. Tad, ņemot vērā to laiku, kad šīs vērtības ir rakstītas, protams, nākamais punkts brīva pieeja datoriem bija ļoti, ļoti svarīgs. Mūsdienās Eiropā vai vispār rietumos kopumā tā nav liela problēma. Lielākā daļa cilvēku ir pieeja vai datoram, vai viedtelefonam, vai citām viedierīcēm. Un cilvēkiem, kuriem sociāla apstākļu dēļ tādas pieejas nav, valstis rietumos parasti palīdz ar šo pieeju. Vai tiešā veidā piešķirot iekārtu, vai arī nodrošinot sabiedrisku pakalpojumu, piemēram, bibliotekās var izmantot datorus. Tobrīd datori bija ļoti maz. Datori bija grūti pieejami un bija tiešām svarīgi šī bezmaksas pieeja datoriem. Kāpēc? Tāpēc, ka dators tika saskatīts un joprojām ir, manuprāt, rīks, kas spēj pārējās šīs hakeru vērtības bīdīt uz priekšu. Pieeja datoram ļauj mums attīstīt visas pārējās vērtības un veikt hakošanu. Un visbeidzot, pasaules uzlabošana. Hakeri grib redzēt pasauli labāk. Viņi grib redzēt, lai pasaulē ir labāk dzīvot. Jāsaka, ka tas nevienmēr sakrīt ar to, ko grib ietekmīgie. To, ko grib lielie uzņēmumi, to, ko grib valdības. Tas dažreiz ir pretrunā. Piemēram, hakeri vienmēr ir cīnījušies pret cenzūru. Tā pašā laikā ir daudz valsts pasaulē, kas nodarbojas ar cenzūru. Tiek cenzēta informācija par seksuālu izglītību, tiek cenzēta informācija par alternatīviem politiskiem uzskatiem un tam līdzīgi. Arī Latvija nav tīra šajā lietā. Latvijā ir šobrīd vismaz 4 dažādi likumi, kas paredz cenzēt internetu. Sākās viss ar azartspēlēm. Skaidrs, tas ir saprotams, jāsamaksā nodoklīši un tā, līdz ar to mēs kaut ko sākam bloķēt. Es pētīju, kā interneta cenzūra Latvijā strādā, un atkal Kirillis Orga šo pētījumu var apskatīties. Un viss jau būtu labi. Man nav nekādas intereses
spēlēt azartspēles. Citiem varbūt ir, bet man noteikti nav interesi spēlēt nelicencētas azartspēles, kur netiek aizsargātas manas pamatiesības. Bet realitāte ir tāda, ka bloķējot šīs azartspēles, Latvijas valsts, diemžēl, pieļāva kļūdas. Uz vairākām dienām tika nobloķēta pieeja populārajam internetu fórumam reddit.com. Tika nobloķēta kāda matemātiķa lapa, kam nav ne mazākā sakara ar azartspēlēm. Un tika nobloķētas simtiem dažādu lapu, kas vienkārši dalīja interneta protokola adresi ar vienu no bloķējumajiem objektiem. Un atbloķēšana nav pārāk vienkārša. Piemēram, cenzūra Krievijā izvērtās pavisam interesanti. Tur tas process ir atstrādāts, automatizētāks nekā Latvijā. Nedaudz automatizētāks nekā Latvijā. Un Krievijas hakeri savukārt, tas bija vēl pirms pilna mēroga uzbrukuma Ukrainai, viņi uzlauza šo sarakstu un viņi iekļāva bloķēto vietņu sarakstā to vietni, kas uztur šo bloķēto vietņu sarakstu. Un tā kā viss bija automatizēts, tad izņemt ārā viņu vairs nevarēja automātiskā veidā. Visiem internetu pakalpojumu sniedzējiem vajadzēja manuālā veidā viņu ķeksēt ārā, lai varētu atbloķēt vaļā šo pasākumu. Lūk, tātad pasaules uzlabošana atbilstoši hakeru vērtībām, atbilstoši tam, lai mēs visi varam dzīvot brīvi, lai mēs visi varam iegūt to labāko, pilnveidot sevi un arī realizēt sevi maksimāli, cik vien tas ir iespējams, nekaitējot citiem. Es daudz runāju par to, kas ir hakeri, un tas ir tāpēc, ka, manuprāt, vismaz manā jomā, manā šaurajā kiberdrošības stūrītī, mēs esam hakeri. Es esmu hakeris, gandrīz visi mani darbinieki ir hakeri, bet tagad parunāsim bišķīt arī par to, kas ir kiberdrošība. Lai jūs labāk saprastu, kas tad ir kiberdrošība, es pastāstīšu par to no savas prizmas. Kas ir tas, ko mēs ikdienā uzņēmumā darām no visas lielās kiberdrošības. Tātad viena no lielajām lietām, ko mēs darām, ir ielaušanās testi. Tā ir tā hakeru būtība. Kas tad ir ielaušanās tests, ja pentest? Tas ir pakalpojums, kurā parasti uzņēmums atnāk pie mums un saka, mēs esam izstrādājuši šo sistēmu, vai arī mēs esam nopirkuši un legāli lietojam šo sistēmu, un mums ir svarīgi saprast visus iespējamos veidus, kādā uzbrucējs varētu tikt iekšā šajā sistēmā. Kā viņš varētu apdraudēt datus, informāciju, ko šī sistēma apstrādā. Domājot par tādu praktisko kiberdrošību, skaidrs, ka nepietiek ar skaļiem lozungiem un vēlmi kaut ko salauzt un būšana par hakeri ir svarīga arī izglītība. Un viena no lietām, ko es un mani kolēģi ņem vērā, ir tā saucamais informācijas drošības trīsstūris. Angliski sauc par CIA triangle. Kāpēc CIA? Tie ir pirmie 3 burti no 3 stūra malām. Ko tad šis 3 stūris? Kas tad veido šo 3 stūri? Un tas ir konfidencialitāte, integritāte un pieejamība. Ja man lietotājs, kas nav speciālists, jautā, lai es izstāstu kādu piemēru, lai labāk saprastu šos 3 vārdus un ko viņi nozīmē, es parasti stāstu piemēru ar banku. Iedomājieties, ka jūs ilgstoši esat kāds bankas klients un algas dienā jūs ejat mājās no darba, alga ir pārskaitīta, un pie mājas jūs satiekat kaimiņu. Un kaimiņš saka, tev paaugstinājums? Viņš jautājat viņam, kā tu to zini? Un viņš saka, kā tev kontā, kur ieskaitīti tagad 3,500? Un jūs satraucaties, neatbildat, aiziet mājās un domājat, ko tagad darīt. Un šis ir bijis konfidencialitātes pārkāpums. Jūsu kaimiņš kaut kādā veidā ir ieguvis informāciju par maksājumu, kas ir domāts jums, kas ir nonācis jūsu kontā. Ko tas nozīmē? Kas īsti ir noticis? Un noticis var būt daudz kas. Varbūt kaimiņš ir hakeris un pats kaut ko ir uzlauzis. Ja? Varbūt ir banka kaut kur nopludinājusi informāciju. Un arī hakošanas gadījumā nav zināms, kādā veidā tas ir izdarīts. Varbūt ir caurums, klasiski tā kā caurums sistēmā, kur, nezinu, bankā ir iespējams norādīt citu personas kodu, un pēkšņi jūs tiekat iekšā un varat darīties pa to banku kā pa savām mājām. Varbūt ir izmantot sociālo inženieriju. Varbūt izdevās piezvanīt kādam bankas darbiniekam un pārliecināt, lai viņš atklāj šo informāciju par jums. Tā konkrētā metode nav zināma šajā gadījumā, un tas arī nav tik svarīga. Svarīgi ir tas, ka ir pārkāpta konfidencialitāte. Viens no 3 informācijas drošības stūrakmeņiem. Jūs aiziet mājās pēc šī incidenta un esat tik ļoti stresā, ka izdomājat, ka iedzersiet tēju un uzreiz iesiet gulēt.
aiziet gulēt, pamosties no rīta un pa ceļam uz darbu domājat, ir svarīgi saprast, kas notiek, un jūs ieiet internetbankā no sava telefona un paskatāties, kas tur notiek, un varbūt ir kaut kāds paziņojums no bankas. Paziņojuma nav, bet tā vietā jūs ieraugat, ka jūsu algas vietā ir palikuši tikai 300 eiro. Jūs ejat uz konta izrakstu savā telefonā, skatāties, kas ir noticis, un jūs redzat, ok, ir ieskaitīti 3,500 vakardien, un neviens cits darbības nav. 3,500 ieskaitīti, atlikums 300. Nauda ir pazudusi nekurienē. Šis ir integritātes pārkāpums. Kāds ir sabojājis datus, vai neatļautā veidā, vai tādā veidā, ka nevar izsekot, kurš šo darbību ir veicis. Un arī tam ir konkrēti ietekmi uz cilvēkiem. Redzot, ka nav pareizi kaut kas, jūs esat vēl vairāk satraucies. Un tā vietā, lai iet uz darbu, izdomājat, ka iesiet uz banku skaidroties. Ierodaties bankā, bankā saka, ka vajag pierakstu. Tad jūs domājat, ok, tepat ir bankomāts, ieliekat karti bankomātā un pastīsties, vai tur kaut ko, vai jūs pareizi redzējāt telefonā, vai tā nav tiešām pazudusi. Ieliekot karti bankomātā, jums parādās uzraksts, ka bankomāts diemžēl šobrīd nedarbojās, jo bankas sistēmai notiek kiberuzbrukumi. Šeit ir apdraudēta pieejamība. Tas ir trešais informācijas drošības stūrakmens. Lietotājiem, kurš ir autorizēts, ir jābūt iespējai piekļūt savai informācijai tajā brīdī, kad viņai ir paredzēts piekļūt. Bankas piemērs ir tāds vienkāršāks sagramojums, bet šis attiecās uz jebkura tipa informācijas sistēmām. Vienalga, vai es veidoju autonomas uzņēmumu, vai man ir firma, kas nodarbojas ar apdruku, vai jebkas cits. Informācija ir svarīga šīs trīs komponentes – konfidencialitāte, integritāte un pieejamība. Un ielaušanās testos mēs skatāmies ar šo prizmu, mēs meklējam visus dažādos veidus, kā ir iespējams apdraudēt integritāti, konfidencialitāti un pieejamību informācijai klienta sistēmā. Ielaušanās testi ir kontrolēti un viņi seko konkrētam procesam. Tātad mums ir veids, kā mēs nosakām tās uzbrukuma virsmu. Uzbrukuma virsma ir visi iespējami veidi, kā potenciāli varētu tikt iekšā. Jo sarežģītāk ir jūsu programma vai iekārta, jo lielāka ir uzbrukuma virsma. Jo vienkāršāk uzbrucējiem varētu būt viņā tikt iekšā. Liela uzbrukuma virsma nenozīmē, ka programma ir ar daudz gļukiem vai caurumiem, kā saka tautā. Tas vienkārši nozīmē, ka ir liels potenciāls, lielāks potenciāls nekā mazām programmām, ka tur viņi varētu būt. Un tad mēs bakstam katru no tiem potenciālajiem caurumiem un skatāmies, vai mēs tiekam iekšā vai nē, un kādā veidā. Tas ir ielaušanās tests. Ielaušanās testa rezultātā klients saņem pārskatu par to, ko mēs testējām, kā mēs testējām, ko mēs atradām, cik kritiski, cik problemātiski ir konkrēta lieta, ko mēs atradām, un vienu vai vairākas padomas, kā salabot to problēmu. Tātad tas ir tāds viens praktisks virziens, ko kiberdrošībā var darīt. Nākamais virziens ir red teaming, jeb sarkanās komandas uzbrukumi. Viņš ir salīdzinoši līdzīgs ielaušanās testiem, ja viņš salīdzina ar pārējām lietām, ko var darīt. Bet pavisam cita lieta īstenībā. Red teaming gadījumā mēs simulējam īstu ļaundari, īstu uzbrucēju. Galvenā atšķirība ir tā, ka mēs, protams, paturam cilvēka uzņēmuma vēlmes un uzņēmuma intereses augstā vērtē, un mēs necenšamies izdzēst visu datubāzi vai lejupielādēt visu vai izmainīt, sačakarēt visu. Ja? Mēs cenšamies minimizēt to reālo ietekmi. Piemēram, ja mums veiksmīgi izdodas uzlauzt kādu sistēmu, tad tā vietā, lai izdzēstu uzņēmuma internetu, tā saucamo iekšējo tīmekli, kur varbūt cilvēki apmainās ar kaut kādu informāciju, darbinieki apmainās, mēs nomainām viņam logo. Ja. Kaut ko maziņu izdarām, bet lai parādītu, ka mēs esam tikuši iekšā. Kas ir red teaming? Mēs sekojam pilnām cyber kill chain, jeb šim te soļiem, ko uzbrucēji izmanto, lai uzbruktu uzņēmumiem. Kāds ir uzbrucēja mērķis? Uzbrucēja mērķis parasti nav atrast visus iespējamos veidus, kā tikt iekšā. Uzbrucēja mērķis parasti ir tikt iekšā pa vienkāršāko ceļu, pa vieglākās pretestības ceļu. Un tas ir tas, ko dara red teaming. Mēs ar nulli informāciju sākam tikai ar klientu nosaukumu. Mēs mēģinam iziet visus soļus. Mēs atrodam, kas ir konkrēti zināms par šo uzņēmumu, ko par viņu var uzzināt. Mēs izmantojam sociālo inženieriju, lai piezvanītu darbiniekiem un noskaidrotu, kādas programmas viņi izmanto, lai noskaidrotu, kurš uzņēmums piegādā ūdeni un tā tālāk. Tālāk mēs varam pāriet fiziskajā fāzē, mēs varam pastīties, vai fiziski telpās var iekļūt, varam piesprāst kādas iekārtiņas viesu telpās, piemēram, lai tiktu datortīklā. Mēs uzbrukam arī no interneta.
Un apvienojot šos visus uzbrukumus, mēs mēģinām tikt pie tā saucamā, mēs viņu saucam par Holy Grail, jeb tas centrālais, svētais grāls latviski, centrālais, svarīgākā lieta, ko uzņēmuma vadītājs vai uzņēmuma valde uzskata par viņu vissargājamāko lietu. Citiem tā ir klientu vai partneru datubāze, citiem tas ir kāds komercnoslēpums vai ražošanas līnija. Un mēs skatāmies, kādā veidā tur varētu tikt. Šī uzbrukuma, šī testa beigās mēs neesam pārbaudījuši visus iespējamos veidus, kā tikt iekšā uzņēmumā, bet mēs esam noskaidrojuši, kā uzņēmums reaģē uz uzbrukumu. Cik ātri viņš viņu pamana, jo tas uzbrukums mūsu gadījumā viņš notiek ar arvien lielāku intensitāti. Mēs sākam ar pavisam klusām lietām, kuras mēs domājam pat pēcdienās nepamanīt, ja pret viņiem tādu uzbrukumu veiktu, līdz pavisam skaļām lietām. Mums bija reiz klients, kur mums nācās nomainīt datortīkla administratora darba datora fona attēlu, jo mūs citādi nepamanīja. Mēs pat izveidojām viņam uz desktop failu, uz darba virsmas failu, tur hacked.txt, uzlauzts TXT, un nepamanīja. Un tad mēs nomainījām viņam beidzot attēlu uz viņa datoru. Ja? Tad mēs cenšamies palēnām to skaļumu. Jo mērķis ir saprast, kurā brīdī mums pamanīs, un kas tiks darīts, ja kaut kas tiks darīts, tad, kad mūs pamana. Un savukārt tas dokuments, kas sanāk šeit galā, ir rekomendācijas. Rekomendācijas par to, ko uzlabot vispārīgi uzņēmumā kopumā, lai ātrāk pamanītu uzbrukumus un lai uz viņiem adekvāti reaģētu. Ne tik daudz konkrēti tehniski uzlabojumi atsevišķās informācijas sistēmās, kas bija ielaušanās testos, jeb pentestingā. Tad ir ievainojamība pētniecība. Šis ir ļoti šaurs virziens. Un šajā gadījumā mēs paņemam kaut kādu lietu, vai tā ir programma, vai fiziska lieta, un mēs meklējam viņai ievainojumības, kuras neviens pasaulē vēl nav atklājis, vai mums nav publiski paziņojis, ka ir atklājis. Mēs meklējam tas saucamos zero days, jeb neatklātas ievainojumības. Ļoti interesanta lieta, un to var izmantot tālāk gan drošības testos, gan arī sadarbojoties, teiksim, ar organizācijām, kam šādas zero day ievainojumības ir likumīgiem mērķiem vajadzīgas. Reversā inženierija. Šī ir tāda joma, kas ir pēc mehānikas diezgan tuva ievainojuma pētniecībai, un šo parasti pasūta klienti, kam ir kāda iekārta, kuru viņi nevar aizvietot. Piemēram, banku industrija, ja ir teiksim, kāda veca banka vai aviācijas industrija, ir klasisks piemērs. Viņiem ir tas noputējušies servers kaut kur stūrī, kurš pirms 30 gadiem ir uzstādīts, un ir kaut kāds guru, kam maksā 10 reizes lielāku algu nekā citiem programmētājiem, kas māk to aizvēsturisko programmas valodu, bieži vien COBOL vai PL1, un kas māk uzturēt to sistēmu. Un viņi aizvietot nedrīkst, tāpēc, ka tad apstāsies bizness, un ja bizness apstājās uz, teiksim, 8 stundām vai tipiski rēķina rezervīti, 24 stundām, tur, lai to sistēmu aizvietotu, tad zaudējumi ir 30 miljoni, un tāpēc viņi neaiztiek. Ja? Bet to sistēmu varbūt neviens jau sen neuztur. Varbūt cilvēki, kas viņu ir izstrādājuši, ir bankrutējuši, tas uzņēmums, kas ir izstrādājis, ir bankrutējis. Un uzņēmumam vajag saprast, kā viņi funkcionē. Viņi varbūt grib aizvietot, viņi ir saņēmuši viņu aizvietot. Ja, tā maigi pārējot, lai nav tik liela zaudējumi, bet pirmais solis ir saprast, kā viņi strādā. Un šādos gadījumos palīdz reversā inženierija. Mēs paņemam esošu sistēmu un mēģinam atgriezt inženierijas procesu atpakaļ. Ja? Inženierijas process ietver sevi to, ka mēs izstrādājam arhitektūru, mēs padomājam, kā būs visas datu plūsmas, uzprogrammējam kaut ko, datubāzi uztaisam un tad ir gatavs produkcijā. Un mēs tinam to atpakaļ un mēģinam sadalīt viņu tā sakot pirmreizinātājos. Lai ir iespējams tātad, saprast, kā tā sistēma darbojās, lai viņu var aizvietot vai lai var ar viņu sadarboties labāk. Un vēl viens reversās inženierijas iemesls, kāpēc klienti viņu mēdz pasūtīt, ir nezināmas iekārtas. Piemēram, ja jūs vēlaties savu uzņēmumu klientiem tirgot jaunāko dronu no Ķīnas kaut kādu tādu lētā gala, ir uzņēmumi, kuriem rūp sava reputācija, un viņiem ir svarīgi, lai kaut kā kontrolētu risku, ka pēkšņi izrādās, ka šis drons ir spiegprogrammatūra, kas visu sūta uz kādu trešo valsti. Tad reversa inženierija var izmantot, lai saprastu, ko īstenībā tā aparatūra vai programmatūra dara, un vai viņi neapdraud drošību kaut kādā veidā. Nākamais ir konsultācijas. Konsultācijas plašākai nozīmē. Tas ir kaut kas, ko es kā hakeris ienākot kiberdrošības industrijā, sākumā IT drošības industrijā un izveidot savu uzņēmumu, ko mēs teicām, mēs to nedarīsim. Mēs lauzīsim, mēs darīsim interesantās lietas. Bet realitātē strādājot
strādājot premium segmentā, ir nepieciešams palīdzēt uzņēmumiem visu kaut ko tā skaitā, kā var uzlabot šo, kā var sagatavot tos dokumentus kiberdrošībā, kā padarīt procesus labākus un tā tālāk. Tā tas ir kaut kas arī, ko kiberdrošība sev ietver - konsultēšana. Un visbeidzot, sestā lieta, ko mēs ikdienā darām uzņēmumā, ir IT drošības apmācības. Un arī tā ir daļa no kiberdrošības. Mācīt gan gala lietotājiem, kā uzvesties tā, lai neapdraudētu vai mazāk apdraudētu savu darba devēju informāciju. Gan speciālistiem mācīt, kā aizsargāt. Piemēram, drošas programmēšanas apmācības, kas māca to, kā vislabāk programmēt sistēmas tādā veidā, lai ir mazāk varbūtība, ka viņas pēc tam kāds varēs uzlauzt. Tāpat mums ir arī ofensīvās kiberdrošības apmācības, kur mēs mācām, kā es dažreiz smējos, sev konkurentus. Ja, tātad, kas mācīs darīt to pašu, ko mēs uzlauzām sistēmas. Bet to speciālistu gan Latvijā, gan Eiropā kopumā ir tik maz, ka tas ir vienkārši jādara. Mēs līdz ar to nosacām diezgan plašus virzienus. Es teiktu, mēs nosacām kiberdrošības samērā plaši un plašāk nekā citi spēlētāji tirgu. Jūs redzat, ir daudz dažādas lietas, ko mēs darām. Ja mēs viņus saliekam kartē, tas izstāsta šādi. Ja, tad mēs šo to nosacām. Īstenībā kiberdrošība ir milzīgs mežs ar dažādām apakšspecialitātēm. Un mūsu uzņēmums nenosadz pat 20% no tā visa. Līdz ar to, kad man uzaicināja ar jums parunāt par to, kas ir kiberdrošība, pirmā lieta, ko es sapratu, padomājot par to pāris dienas, ir, ka tas ir neizpildāms uzdevums. Kiberdrošība ietver šo visu, ko jūs redzat uz ekrāna. Tātad kiberdrošība sevi ietver gan ofensīvo, gan defensīvo, gan papīrus, gan cilvēcisko, gan fizisko, gan lietotāju apmācību, gan atbilstību un standartus, drošu programmēšanu, testēšanu drošības jomā. Kiberdrošība ir ļoti, ļoti plaša nozare. Es varu palikt uz šo slaidu, uzlikt tagad slaidiņu uz ekrāna. Tur ir ļoti daudz, bet lielāks fonds nevarēja dabūt. Paldies! Ja mēs detaļās paskatāmies šajā grafikā, mēs redzam vairākas konkrētas jomas. Iepriekš nepieminēju, piemēram, karjeras attīstību. Ir vesela atsevišķa kiberdrošības joma, kas ir saistīta ar kiberdrošības karjeras attīstību. Tas ietver gan konferences, gan apmācības un arī certifikācijas. Par certifikācijām ir man personīgi tāds interesants stāsts, jo manas attiecības ar certifikācijām ir duālas. No vienas puses es saprotu, ka iepirkumos reāli ir vajadzīgi tie papīrīši, kas papildus augstākajai formālai izglītībai pasaka, rekur, tu māki šo konkrētu lietu. Bet no otras puses viens no veidiem, kā izpaužas hakeru ētika, ir tā, ka mēs vērtējam cilvēkus pēc tā, cik labi hakeri viņi ir. Īsts hakers nekad neinteresēsies par to, cik cilvēks ir vecs, kāda ir viņa dzimte, kāda ir ādas krāsa, cik viņam ir kājas, rokas. Tas, kas mums interesē, ir, ko viņš māca. Tāpat mums neinteresēs, kāda ir viņa papīra. Svarīgi ir, vai viņš māca hakot vai nemāca hakot un cik labi. Bet, šeit ir. Es esmu interesantā pozīcijā. Es esmu pa vidu starp hakeriem un kiberdrošības biznesu. Līdz ar to visi cilvēki, kas tur ir, viņi mēģina atrast tādu vidusceļu, kur tad iet, kam tad pievērsties. Jā. Bet, ja mēs paskatāmies uz ekrānu detalizētāk, sāksim varbūt ar dzelteno pa vidu. Jā, tā tad ir, protams, dažādi šie ietvari, dažādi kiberdrošības standarti. Jā. Tas ir viena lieta, ko var mācīties, un viena lieta, kam var meklēt atbilstību. Tad virs tā kreisajā augšējā stūrī mums ir drošības arhitektūra. Un drošības arhitektūra stāsta par to, kā uzbūvēt sistēmas droši. Un viņi sadalās apmēram 20 dažādas apakškategorijas. Mākoņu pakalpojumi, tā saucamie konteineri, droša sistēma būvēšana, droša datortīkli un tā tālāk. Labajā pusē savukārt mums ir aplikācija drošība.
Un aplikācija drošība šeit runā par to, kā pārbaudīt, ka aplikācijas ir drošas. Kā nodrošināt, ka tas API, jeb aplikācija programmu saskarnes ir drošas. Kā pārbaudīt, ka programmatūras kods ir uzrakstīts drošā veidā. Kā pārliecināties, ka tas process, kā uzņēmumi pārvērš programmatūras kodu par gatavu produktu, kā pārliecināties, ka tas ir drošs. Zem tā, gaišākā fona krāsā mums ir riska novērtēšana. Tātad dažāda veida riska pārvaldība. Biznesā ir tāds termins kā risks. Tā ir tēma citai prezentācijai, ko var labāk pastāstīt cits speciālists, bet daļa no riska ir IT drošības risks. Un mums interesē tātad šeit jautājumi par ielaušanās testiem, sociālo inženieriju, ievainojumu skanēšanu un tā tālāk. Atsevišķa tēma ir uzņēmuma risku vadība, jeb enterprise risk management. Un tur ir stāsts par procesu īpašniekiem, par auditiem, to, kuras sistēmas atbalsta konkrētus procesus un kā viņas aizsargāt šīs sistēmas un šos procesus. Zaļā krāsā labā apakšā stūrī ir pārvaldība. Pārvaldība sevi ietver dažādus normatīvos aktus, likumus, instrumentu noteikumus, industrijas standartus, veselības jomā, banku jomā un citās jomās. Tas sevi ietver drošības mērīšanu. Kā mēs varam parādīt ārējiem auditoriem vai arī saviem akcionāriem, ka mūsu drošība ir laba un ka viņi uzlabojas. Dažādas iekšējās politikas, normatīvi akti, vadlīnijas arī ir iekšā zem pārvaldības. Pa vidu violetā krāsā apakšā ir threat intelligence, jeb apdraudējuma dati. Apdraudējuma dati nāk no āras, no iekšas. Tur ir iekšā arī indikātori par sistēmu kompromitēšanu. Un liela daļa no mūsdienu darba ar apdraudējumu datiem ir dalīšanās. Atkal atbilst hackera ētikai šajā gadījumā. Latvijā, piemēram, CERT-LV koordinē centralizēti šo dalīšanos ar apdraudējumu datiem. Un savukārt individi, uzņēmumi un fiziskās personas CERT-am dod mājienas un informāciju par to, kādi ir apdraudējumi un kā mainās šie apdraudējumi Latvijā, un gan privātajā sektorā, gan valsts sektorā. Gaiši zilā krāsā turpat blakus bišķīt pa kreisi ir lietotāju apmācības. Jā, tātad vai nu kaut kādu jaunu zināšanu apgūšanu vai esošo zināšanu uzlabošanu. Kreisajā apakšējā stūrī ir reaģēšana uz incidentiem, kas ir vesela atsevišķa atkal apakšnozara kiberdrošībā, kas ietver aptuveni 10-15 citas specialitātes. Reaģēšana uz incidentiem sevī ietver to, ka mums ir komanda, kas spēj uz viņiem reaģēt. Mums ir programmatūra un aparatūra, kas palīdz šai komandai. Mums ir ievainojuma pārvaldība, kas ir, manuprāt, garlaicīga lieta, bet kādam varētu ļoti patikt. Ievainojuma pārvaldība principā ir Excelīts, kurā mēs uztveram informāciju par to, kādas ievainojumus mums ir un kā vai mēs viņas pārvaldam, nepārvaldam, ko mēs viņam darām. Tāpat tur ir iekšā tas draudu medības, kur mēs iekšēji skatāmies organizācijā, kur ir kaut kādi potenciāli kiberdraudi mūsu sistēmās. Un, protams, tur iekšā ir amati, kas ir atbildīgi par šo incidentu notveršanu un noturēšanu, lai viņi neizplatās tālāk. Cilvēks ir atbildīgi par sakopšanu pēc incidenta. Ja. Pēc tam, kad incidents ir noticis, tad ir jāatjauno normāla darbība, lai lietotāji var lietot dators tālāk. Tur ir cilvēki, kas atbild par izmeklēšanu. Ja incidents ir noticis, un mums vajag saprast, no kurienes viņš ir nācis, kas par viņu ir atbildīgs. Un pirms tā visa, protams, ir pamanīšana. Cilvēki, kas pamana incidentu. Kreisajā pusē, tādā sarkanīgā krāsā, ir fiziskā drošība. Un šeit viņi nav izvērsta pārāk plaši, bet, ticiet man, arī tur ir samērā daudz apakšnozars. Jo fiziskā drošība mums savienojas ar kiberdrošību. Mēs neesam fiziskās drošības uzņēmums, bet mēs ar to nodarbojamies. Mēs pēc vajadzības uzložam videokameras. Vai nu lai paskatītos, kas viņās notiek, vai nu lai parādītu kaut ko citu. Mēs strādājam ar durvīm un digitālajām atslēgām. Gaiši zilā krāsā karjeras attīstība, jā, tātad dažādas konferences, certifikācijas un tā tālāk, par ko es jau minēju pašā sākumā. Lūk, šie visi ir kiberdrošības domēni, ko mēs šobrīd redzam uz ekrāna. Tātad, lai gan varbūt izklausījās, ka mēs pie mums uzņēmumā darām ļoti, ļoti daudz ko, īstenībā lielāku daļu mēs nemaz nedaram. Un ir ļoti plašas iespējas. Un atkarībā no tā, kādas ir katra cilvēka individuālas intereses, kas viņam patīk, kas viņam nepatīk, ir iespējams kiberdrošībā atrast
to, kas jums interesē. Ja jums patīk runāt ar cilvēkiem, sociāla inženierija. Ja jums nepatīk runāt ar cilvēkiem, piemēram, atbilstība vai ievainojuma pārvaldība, kur sēdēt Exceļos un nevienu nerunāt. Ja. Tāpat, ja jūs esat tehnisks cilvēks, jūs varat iet, piemēram, blue teamā, red teamā vai ielaušanās testos. Ja jūs esat netehnisks cilvēks, jūs varat iet, piemēram, karjeras attīstības ceļu un palīdzēt citiem attīstīt savas karjeras vai strādāt ar lietotāju izglītošanu. Tātad ir ļoti, ļoti daudz veidi, kā kiberdrošība var izpausties katra individuāla cilvēka dzīvē. Šis noslēdz sadaļu par teoriju. Es gribētu parādīt dažas praktiskas lietas arī jums. Un pašās beigās pēc praktiskajām lietām es atgriezīšos dažiem slaidiem, kuras pastāstīšu, ko praktiski var darīt, lai uzsāktu savu ceļu kiberdrošībā, bet lai nav tik sausi un teorētiski, tad es gribētu tūdaļ parādīt jums aparatūras reverse inženieriju. Tātad šeit man ir neliela fiziska iekārta. To sauc par plati. Ja. Un viņā ir virsū dažādi čipi. Tad ir mazas lietiņas šeit. Un šī ir fiziska iekārta. Tas nav kaut kas, ko var lejupielādēt no interneta. Es viņu turu rokās. Un tagad jautājums ir, ja es gribu saprast, kā šī lieta strādā, ko es varu darīt. Viena lieta, es varu skatīties vizuāli un viņu novērtēt. Un tas ir pirmais solis reverse inženierijā. Es redzu, šeit ir 2 USB porti. Viņi vizuāli tā arī izskatās. Es redzu, šeit ir HDMI ports. Es redzu, šeit ir 2 mikro USB porti un vēl kaut kāds dīvains ports šeit. Ja? Lūk, es varu mēģināt izdarīt secinājumus, ka tas ir kaut kas, kas māk kaut ko rādīt uz ekrāna droši vien. Ja? Tik tālu es varu izdomāt. Nākamā lieta, es varu mēģināt viņu iedarbināt. Tā kā es neredzu nekādu elektrības padevi, tad es varu pieslēgt viņu pie no šiem portiem un iedarbināt un paskatīties, kas rada uz ekrāna. Tas ir viens ceļš, un tas ir normāls ceļš. Ja? Bet, ja es gribu ieskatīties, kā tā lieta strādā, tad tas, ko es varu darīt, ir mēģināt lejupielādēt no šejienes programmatūru. Ir dažādi veidi, kā to darīt. Viņi ir tiešām daudz un dažādi atkarībā no situācijas. Bet šajā gadījumā es redzu, ka šeit ir konkrēts atmiņas čips. Un tagad man atliek tikai saprast, kas tas ir par atmiņas čipu. Tas ir kaut kāda veida Winbond čips. Un šeit nodarāta palielinājumais stikls, tad mēs varētu redzēt, kas tieši tas ir. Kāda tipa čips. Ja? Bet es arī redzu, kur ir no 8 kājiņām, kas viņam ir, kur ir pirmā kājiņa. Un tas, ko es izdarīšu, ir, es pieslēgšu tagad šo te iekārtu, kas ir domāta čipu nolasīšanai pie šī čipa, tā, lai pirmā kājiņa ir tur, kur viņai ir jābūt. Ja? Tātad tāds knaģis. To knaģi uzlikšu virsū. Precīzi. Un knaģis ir veiksmīgi piestiprināts. Es pārbaudīšu, ka tiešām izstāsta vizuāli, ka ir kontakts ar visām 8 kājiņām. Un tagad es datorā mēģināšu, izmantojot speciālu programmatūru, šo te nolasīt. Lūk, un esam piesprauduši, un tagad varam palaist programmiņu. Un šeit norādīsim, kāds tas ir čips. To mēs nolasam no tā, kas uz čipa bija rakstīts. Ja mēs kārtīgi iestāmies, tad varam redzēt. Viņš mums uzstāda pareizos uzstādījumus un tālāk spiežam lejupielādes pogu. Un šeit lejā mums virzās tāda zaļa līnija, kas rāda, cik tālu mēs esam šajā savā lejupielādē. Tādā veidā izmantojot speciāls protokols, kurus izmanto tie paši cilvēki, kas programmē šādas iekārtas. Mēs šos protokols varam izmantot, lai lejupielādētu programmas no šāda tipa čipiem. Tie protokoli viņi nav domāti ikdienas lietošanai, tāpēc viņi arī nav parasti ļoti ātri. Šis samērā maziņš čips, tāpēc arī mūsu lejupielāde aizņem relatīvi maz laika priekš šāda čipa. Šajā gadījumā mēs redzam, ka ir lejupielādējušies visi viennieciņi, ko mēs redzam pēc FFF. Uzraksta tas nozīmē visdrīzāk, ka tas kontakts tomēr nav bijis ideāls ar čipu. Un datu kājiņas visdrīzāk nebija pievienotas pareizā veidā. Mēģināsim vēlreiz.
varbūt tagad būs labāk. Pievienojam viņus pie jaunam un spiežam vēlreiz lasīt. Un šobrīd tātad viņš mēģina vēlreiz nolasīt. Tas protokols tās ļoti, ļoti vienkārši. Un līdzīgus rīkus varbūt ar cita veida, ar tādiem smalkākiem adapteriem izmanto arī, lai, piemēram, leju pielādētu datus no sabojātas atmiņas kartes, ko mēs izmantojam telefonā vai fotoaparātā. Tikai tur tas viss pasākums aizņem vairāk laika. Datu ir daudz vairāk, leju pielāde ir apmēram tikpat lēna, ja? Bet tur arī vēl ir jāsagatavo sākumā šis čipam ir jāpiekļūst, jo, protams, viņš ir iestrādāts tādā cietā plasmasā. Nu, redz, mums izdevās. Mēs uz ekrāna šobrīd redzam saturu šim čipam. Ko mēs tālāk darīsim? Tālāk mēs viņu saglabājam. Un viņš tagad ir mums uz datora. Šajā brīdī mēs varam to, kas te mums uz galda ir salikts, mēs varam slēgt nost, ja vien mēs negribam rakstīt atpakaļ to, ko mēs izmainīsim. Ja? Un tagad varam pievērsties tam, kas notiek datorā. Tātad šeit ir slavenais melnais loks. Un te ir mūsu failiņš, kuru mēs esam lejupielādējuši. Tātad, ja mēs paskatāmies, kas tas ir, kas tā ir informācija, dators viņu neatpazīst. Un izmērs, starp citu, ir 4 megabaiti. Tad mums aizņēma aptuveni 15-20 sekundes lejupielādēt 4 megabaitus. Ja mēs tagad paskatīsimies, kas tajā failā darās iekšā, viena lieta, ko mēs varam darīt, ir skatīties, vai tur ir kaut kas izskatās pēc teksta. Jo dators var glabāt gan tekstu, gan netekstu. Es palādīšu nelielu komandiņu, kas meklēs faila daļas, kas izskatās pēc teksta, un ir vismaz 20 simbolus garas. Mēs redzam, ka tādu patiešām ir daudz. Tas nozīmē, ka mums patiešām izdevās šo te programmatūru lejupielādēt pareizā veidā. Nu, paskatīsimies nedaudz strukturētāk, kas te mums darās. Paņemsim un palaidīsim speciāli tādu programmu Binwalk uz šo failu. Šī programma ir domāta tieši tam, ko mēs tagad darām. Viņa ir domāta, lai mēs paņemtu programmatūru ārā no kādas aparatūras un apskatītos, kas viņa iekšā darās. Un te mēs redzam, ka mums ir vairākas lietas. Ja? Mums ir šeit reālā laika operācijas sistēmas attēls. Ar attēlu šeit jāsaprot vienkārši tā kā kopija. Bet mums ir arī īsti attēli šeit, JPEG attēli ir. Ja? Nu, mums būtu interesanti to visu apskatīties. Tāpēc es tagad palaidīšu šo pašu programmiņu ar burtiņu -e šeit priekšā, un šis mums izvilks ārā to visu. Un tagad mums šeit ir parādīsies mape, kur ir šī informācija tad izvilkta ārā. Tā skaitā. Mums tur bija iekšā, kā mēs redzējām, 2 faila sistēmas. Ja? Tātad tas ir datu glabātuvs līdzīgi, kā mums datorā ir. Mums tāda ir šeit ROMFS un mums ir CRAMFS, 2 veida faila sistēmas. Un pastīsimies šeit. Tātad datoram nav izdevies viņu automātiskā kārtā parādīt, bet mēs varam to izdarīt manuāli. Tad mēs sagatavosim 2 folderīšus, 2 mapītes. Un ar roku tagad viņas pieslēgsim. Pastīsimies uzmanīgi. Tātad šis te ROMFS mums atradās adresē 30,000. Un sameklēsim to failu. Tātad tā faila nav, tas nekas. Mēs viņu varam izgūt ārā. Tātad, ja mums ir pateikts, ka viņš atrodas 30,000 un viņa izmērs ir šī tik liels, mēs varam viņu izgūt ārā. Tātad es ielādēšu šo te failu vēlreiz, un es pateikšu, ka man interesē no 30,000 adreses šī tik daudz baitus ielikt iekšā failiņā. Tas bija ROMFS vai CRAMFS, ROMFS bin. Ja, viņš viņu sagatavojas, te man ir mans nelielais failiņš ROMFS bin, kas aizņem 4 megabaitus. Tagad pamaņēšu, vai es viņu varu pieslēgt. ROMFS bin, mēģināsim pieslēgt pie mapītes, ko mēs uztaisījām, šī te Mount ROM. Tā, šis neizdevās. Iespējams, ka es kaut ko izdarīju
izdarīju kļūdaini. Pamēģināsim decimālo izmantot, nevis decimālo adresi šeit. Okay. Tā, tagad viņš ir 1,7 megabaiti. Jo es norādīju arī par precīzāku izmēru. Pamēģinām tagad izdevās bez kļūdām. Okay. Un otrs failiņš, kas mums bija šis te ChromeFS. To viņš gan mums veiksmīgi ir šeit. ROMFS bija, ChromeFS nebija. Otru failiņu tātad mums arī jāpieslēdz ir. Pastīsimies, šeit ir mūsu ChromeFS. Šī ir viņa adrese. Un tas ir viņa izmērs. Ja? Līdzīgi mēs izdarīsim tāpat ar šo otru failiņu. Tātad šeit norādīsim sākumu, kur viņa sākas. Un norādīsim, cik viņš ir liels atbilstoši šīs programmas izdotajai informācijai. Viņš ir šitik te liels. Ja? Un tas būs tā būs mūsu otra failsistēma, kas dzīvo šajā iekārtā. Okay. Nu redz, tā mums aizņem 0,5 megabaitu. Un pamēģināsim tagad arī to pieslēgt klāt līdzīgi, lai mēs varam pa viņu darboties un skatīties. Tad šis te failiņš un otrā vietā. Okay, arī bez kļūdām atvērās. Super. Nu, tagad atliek vērt vaļā un skatīties, kas te darās. Lai nav viss tik melnbalts, atvērsim vaļā viņu normālā veidā, kā ir pierasts šeit. Un, nu, tā tad, šis te ChromeFS, un, ja mēs redzam, šeit iekšā ir folderīši un faili. Diezgan parasta Linux failsistēma. Ja? Mēs varam pa viņu staigāt un skatīties. Šeit, piemēram, ir folderīta tēma, ja? Kur iekšā ir kaut kādas lietas, font, image, arī kur ir image, ja? Kaut kāds fails, background JPEG. Ja? Un tur iekšā ir šās te fails. Ja? Tātad mēs redzam firmas nosaukumu, mēs redzam modeli, ja? C-Sky. Un šādi mēs varam pētīt lietas. Vēl jau vairāk, un šeit, teiksim, ir interfejsa elementi, jeb saskarnes elementi, ar ko mēs saskaramies tajā brīdī, kad mēs lietojam kaut kādu iekārtu. Ja? Ja mēs gribētu šo podziņu, teiksim, latviskot, mēs varētu pārrakstīt pa virsu ar attēlu redaktoru latviešu vārdu un ielādēt atpakaļ, izmantojot to pašu aparatūru tajā lietā. Starp citu, tātad valodas latviskošana ir viens no īpašiem gadījumiem autortiesību likumā, kur ir vienkāršotas prasības tam, kā to darīt. Nu, lūk. Nu, un arī otrā folderītī, kas mums šis te Mount.rom, mēs varam redzēt, kaut kas ir iekšā. Un tur iekšā gan ir tikai 2 faili. Ja, ir tātad šis te reāla laika operācijas sistēma un ir kaut kāds fails logo.bin. Ja mēs paskatāmies uz to failu logo.bin, mēs redzam, ka tas īstenībā ir attēls. Tas ir JPEG, tātad fotografija principā. Es viņu pārsākšu par logo JPEG, lai mēs varam viņu atvērt. Šeit viņu nevar pārsākt, viņu izkapēšu ārā un atvēršu no cita folderīša. Ja, šādi te. Un reku mūsu logo JPEG, un šis ir logo. Es pieņemu, tas ir tas, kas parādās uz ekrāna tajā brīdī, ka šī iekārta slēdzas iekšā. Ja? Varbūt tā ir, varbūt tā nav, bet noteikti šī informācija tur ir iekšā. Nu, mēs varam tālāk pētīt, ko šī lieta dara. Mēs varam lādēt viņu reverses inženierijas rīkos un tā tālāk. Taču tas viss ir diezgan tehniski. Un to šodien nedarīsim, jo mēs pamatā runājam par kiberdrošību kā tādu. Tāds pēdējais jautājums, varbūt, kas mums varētu interesēt, ir, kas tad tā ir pa iekārtu un ko viņi dara? Nu, es palaidīšu vēlreiz šo rīku strings, kas parāda mums virknes, kas parādās konkrētajā failā. Palaidīšu uz visu failu un pastīšos, kas mums te parādās augšā. Ja? Mums parasti sākās tas viss ar kaut kādu ielādes datiem. Ja? Nu, te mēs varam redzēt dažāda veida čipu numuriņus, dažāda veida tekstus, kas parādās. Un pēc tā mēs vai nu zinot, vai kiberdrošība prasa ļoti, ļoti lielu ieguldījumu savā izglītībā, visu laiku jāmācās, mēs varam internetā meklēt, kas tas ir, kā tas darbojas un tā tālāk. Lūk. Tātad šī ir daļa, kas mums ir par tādu aparatūras reversa inženieriju. Nu, vēl es gribētu parādīt šodien arī bez aparatūras reversās inženierijas pavisam nedaudz, kā izskatās mums tīmekļa aplikācija drošības testi. Drošības tests pats pa sevi aizņem atkarībā no aplikācijas izmēra 20, 40 stundas vai varbūt 100 vai 400 stundas. Tā kā es parādīšu vienu mazu daļu no tā, kā tas viss izskatās. Un šeit ir vajadzīgas zināšanas par to, kā tas viss ir uzbūvēts. Varbūt bišķīt mazāk zināšanas nekā aparatūras gadījumā, jo tur mums ir jāsaprot sākot no čipiem, un beigās mēs nonākam turpat, mēs nonākam programmatūrā, un mēs viņu analizējam, mums jāzina viss tas pats. Šeit mēs sākam uzreiz ar programmatūru. Un šajā gadījumā es jums nodemonstrēšu to daļu, kā izskatās, ja mēs mēģinam uzlauzt tīmekļa aplikāciju.
Tātad tas, ko mēs redzam uz ekrāna šobrīd, ir tīmekļa aplikācija, kas ir speciāli veidota ar daudzām ievainojamībām. Mēs viņu izmantojam apmācot praktikantus, mēs viņu izmantojam rādot kolēģiem kaut kādas metodas. Šeit mēs varēsim tagad kopā ar jums paskatīties, kā darbojas ievainojamības. Kāpēc es izmantoju šo aplikāciju? Šis ir pilnīgi legāls veids, kā es varu nodemonstrēt pats sev mājās vai šajā gadījumā studijā jums hakošanu. Ja? Tātad šajā gadījumā šī aplikācija darbojas uz mūsu uzņēmuma serveriem un ir iespējams izvēlēties kaut kādu nosacītu uzdevumu. Ja? Piemēram, šeit ir command injection uzdevums. Un mūsu ievainojamais servis ir šajā taisnstūrī ar melno maliņu iekļauts. Šajā gadījumā tas, kas mums tiek piedāvāts, ir tīmekļa forma, kurā mēs varam ierakstīt kādu IP adresi. Piemēram, mēs varam tur ierakstīt mūsu pašu uzņēmuma mājaslapu. Possible LV ierakstam. Tā nav IP adreses domēnvārds, bet paskatīsimies, kas notiks. Tad tas nostrādā. Mēs redzam, ka ir veiksmīgs savienojums. Šī konkrētā programma mēra, cik ātras ir savienojums starp to vietu, kur ir šī lapa, un konkrēto serveri. Mēs redzam 25 milisekundes, turpat 4 reizes ir pamēģinājis. Un kā hakerim, es uzreiz ieraugu kaut kādas šeit sakarības. Ja es skatos uzmanīgi uz sarkano tekstu, tas, ko es redzu īstenībā, ir, ka tas 1:1 atbilst tam, ko es saņemtu, ja es savā datorā palaistu komandu ping un norādītu possible LV kā adresi, kas jāpingo. Ja? Vienīgā atšķirība tā, ka šajā gadījumā viņš neapstātos pēc 4 reizēm. Es viņu apturēšu ar roku. Ja mēs paskatāmies, mēs redzam, mainās milisekundes, tāpēc, ka es neesmu tur, kur mūsu serveri, bet te parādās tieši tās pats izvads. Un tagad es domāju, kā tas strādā. Tā ir tā hakera domāšana, ja kā šis kods, kas tur ir iekšā, kā viņš darbojas. Un tas, ko es varu darīt, es varu pamēģināt, ja viņš tikai 4 reizes prasa, droši vien, kad ir tas count 4, jā. Es zinu, ka pingam ir šis -C4 parametrs, palaižu viņu un man izpildās šis 4 reizes. Es paņemšu ierakstīt tagad te galā, piemēram, 4 vienniekus ar punktiem atdalīts. Ja? 1.1.1.1. Un to pašu palaidīšu arī pie sevis. Un mēs redzam atkal, veiksmīgi izdevās 1 milisekunda, tā tad izdevās sasniegt šo te serveri. Tā tad es domāju, tad droši vien programmētājs ir uztaisījis tā, ka šī mājaslapa paņem to, ko es ievadu, pieliek priekšā ping-4 un palaiž. Tas ir tas, kas tur notiek. Un tagad, ko es varu darīt? Kā es varu to eksploatēt, jeb izmantot, lai liktu šai sistēmai darīt kaut ko nav paredzēts darīt? Atkal, šeit man ir ļoti, ļoti daudz pamata apakšā. Man jāzina viss, kā operācijas sistēmas funkcionē. Un šajā gadījumā es zinu, ka ja es, piemēram, rakstu ping-4 un to IP adresi, un tad aiz semikola uzrakstu komandu, kas parāda, piemēram, failu sarakstu kādā folderī. Šādi te. Tad tas, kas notiks, ir, man palaidīsies šī ping komanda, man parādīsies savienojuma ātrums uz serveri, un pēc tam izpildīsies tā komanda, ko es ievadīju. Līdz ar to, ja es kaut ko tādu ievadītu šajā mājaslapā, tad varbūt man arī izpildītos tā komanda tur. Ja? Šajā gadījumā es ievadīšu tos pašus vienniekus, un es semikolu ievadīšu ls, un šoreiz lietošu folderu, teiksim, slipsitr.tc, lai apstītos, vai man izdodas iniciēt šo komandu un likt sistēmai, kas ir domāta, lai rādītu, vai ir savienojums un cik ātrs savienojums ar konkrētu IP adresi, likt viņai parādīt, kas darās uz servera. Un es redzu, jā, man izdevās tādu apskatīties, kas ir redzams uz servera. Tas ir tāpēc, ka konkrētajā programmā ir konkrēta ievainojamība, kas nepārbauda vai nepareizā veidā palaiž to programmu, vai arī nepārbauda datus, ko mēs padodam. Ja? Un šeit, piemēram, ir fails password, kas satur sarakstu ar lietotājiem uz servera. Es varu atkal ierakstīt to 111 un tad pierakstīties semikolu cut etc password. Šādā te veidā. Un atkal izpildās tas pings, un man parādās password faila saturs, ja mēs redzam lietotais root, daemon un tā tālāk. Ja es negribu tik ilgi gaidīt, ko es vēl varu izdarīt? Es varu paspēlēties pie sevis. Es varu, ja kas notiek, ja es te neierakstīju piedras, un uzreiz rakstu semikolu un komandu. Ideāli. Man parādās kļūda, bet komanda izpildās uzreiz, un tad man nav jāgaida. Es rakstu vienkārši semikols, ja, un, piemēram, ID, un es pēc enter. Un ID ir komanda, šajā momentāli izpildījās, kas parāda
kas es esmu, kāda lietā tiesības man ir. Ja, ja man būtu rūt tiesības, tad administratora tiesības es varētu daudz vairāk darīt, tagad es varu kaut ko bišķi padarīt. Lūk, tā ir viena konkrēta ievainojamība, vienā konkrētā punktā visā uzbrukuma virsmā un ielaušanās testos. Mēs katrā šādā punktā meklējam visas iespējamas ievainojamības un mēs apskatām visus iespējamos punktus. Tas ir tas, kā mums darbojās tīmekļa ievainojamības un viņu testēšana. Noslēgumā gribētu pastāstīt par to, kā tad tai kiberdrošībā nokļūt. Kā jau minēju sākumā, man ļoti paveicās. Bija tāda sakritība, ka es iegūtu tos visus pamatus. Bet mums tomēr uzņēmumā ir darbinieki, mēs esam 10 cilvēku uzņēmuši šobrīd, un skaidrs, ka ne visi viņi ne visiem viņiem bija šāda dzīves pieredze. Vienlaikus ir svarīgi saprast, ka, lai strādātu kiberdrošības ofensīvajā jomā, tas, kur es strādāju un ko es demonstrēju, kas ir neliela daļa no tās lielās kiberdrošības sadaļas un iespējām, kāds ir kiberdrošības profesijā, ir svarīgi zināt ļoti, ļoti fundamentāli zināt pamatus visām lietām. Zināt, kā darbojas elektronika, kā tie visi čipi saslēdzas kopā, kas ir iekšā čipos, kā strādā operatīva atmiņa, kā strādā datortīkls, sākot no tā, kādi ir tie formāti vadiņiem, kā viņi iet iekšā portos, kā tālāk MAC adreses darbojās, kā darbojās IP adreses, kā darbojas TCP UDP protokoli un jau konkrēti servisi, e-pasta protokoli, SMTP, POP3, kā darbojās mājaslapa padošanas protokola HTTP uz 80. porta, šifrētājs uz 463 un tā tālāk. To zināšanu ir bezgalīgi daudz. Un es nesen tieši trenējot Latvijas hakeru izlasi dalībai olimpiādē šī gada oktobrī, atskārtu un pateicu viņiem, ka ja man šodien, manā vecumā, būtu jāsāk kiberdrošības profesija šajā manā virzienā no nulles, es droši vien neizvēlētos to darīt. Tāpēc, ka es nevarētu saņemties 10 gadus mācīties, lai sasniegtu to līmeni, kur es esmu. Bet lieta tāda, ka es esmu perfekcionists un man ir svarīgi nodrošināt to maksimālo līmeni. Mēs tiksim pēc tam pie nākamā slaida, kur es pastāstīšu par 2 ceļiem. Atkarībā no tā, cik daudz jums laika un pacietības, kā tomēr nonākt. Bet šobrīd tad, par maniem darbiniekiem, cilvēkiem, ko es meklēju. Ko es meklēju cilvēkos, lai saprastu, ka viņš ir gatavs strādāt kiberdrošībā un pirms tam gatavs mācīties kiberdrošību. Un šis nav par to, vai cilvēkam ir bijusi pieeja datoriem no 7 gadu vecuma. Tas ir par pieeju datoriem no 90. gadu sākuma. Jā. Un lielākā daļa cilvēku skaidrs, kad bija stipri vecāki tajā brīdī, ka viņiem sāk interesēt datori. Un tas nozīmē, ka šobrīd darba tirgu un lielākā daļa speciālistu, kam ir vajadzīgās pamazināšanas, ir 55 un vairāk gadi. Tas nozīmē, ka viņiem strauji tuvojas pensijas vecums un kaut kādā veidā šie darbinieki ir jāizvieto, un tas arī tiek darīts. Zato, ko tad es meklēju tā vietā? Pirmā lieta, ko es meklēju, ir patiesa dzirksts. Vēlme saprast, kā lietas strādā. Es to parasti ilustrēju ar piemēru no savas bērnības. Man ģimenei bija fotoaparāts Zenīt. Tas bija tāds filmiņu fotoaparāts. Un viņš ir ļoti, ļoti vienkārši. Tagad ar savu izglītību, ar fizikas maģistra grādu, es ļoti labi saprotu, kā viņš strādā. Vecumā zem 10 gadiem man likās baigā maģija. Ieliec filmiņu, nospied pogu un beigās viņu var attīstīt un dabū bildi. Un ko es izdarīju? Es viņu izjaucu un apstiesu, kā viņš strādā. Apskatīju, es nesapratu, kā viņš strādā, bet es mēģināju saprast. Un es tiku līdz tam, ka man ir izjaukts aparāts un objektīvs. Un objektīvu izjaukt es nemācēju, vai viņi nevarēja izjaukt. Un tad es paņēmu āmuru un viņu sasita un apstiesu, kas ir iekšā objektīvā. Es meklēju tādus cilvēkus. Ja, tāda patiesa dzirksts ir
pirmā lieta, kas interesē. Un labā ziņa ir tā, ka lielā mērā cilvēki, kas varbūt bērnībā nav atraduši sevi un ir nodarbojušies ar kaut kādu lielāku vai mazāku huligānismu, tāpēc, ka viņi vienkārši mēģina saprast, kā lietas strādā. Ja? Tie ir tie cilvēki, kam ir vieta kiberdrošībā. Īstenībā es gribētu teikt, ka visi mazi bērni ir huligāni savā ziņā. Viņi visi grib paskatīties, kā darbojas lietas, kā strādā cilvēku attiecības ar vecākiem, vai kas notiek, ja tu apzīmē sienas, nevis papīra lapu vai kaut kas izskatās atšķirīgi. Un, tad ir jautājums par tiem pieaugušiem, kuriem bērnībā nav nogalināts tas instinkts pētīt un skatīties, kā lietas strādā. Otra svarīga lieta kiberdrošībā ir laba angļu vai ķīniešu valoda. Tipiski rietumos tā ir angļu valoda, bet jāatzīst, ka arī ķīniešu valoda ir variants. Tās ir divas valodas, kurās internetā ir visvairāk informācijas par to, kā darbojas kiberdrošība. Zinot šīs valodas, ir ļoti vienkārši mācīties un attīstīties. Pamatus var mācīties arī latviešu valodā, bet, ja mēs ejam ar laiku uz dziļu izpratni, tad angļu vai ķīniešu valoda ir lieliska, svarīga priekšrocība. Spēja mācīties. Kā jau minēju, kiberdrošībā ir jāspēj mācīties. Es mācījos pirms universitātes, es mācos pēc universitātes pabeigšanas. Katru gadu, gandrīz katru mēnesi, es mācos kaut ko jaunu. IT joma virzās ļoti, ļoti strauji, un, lai saprastu, vai ir kādas vājības TikTokā un kā var to uzlauzt, lai saprastu, kas notiek ar jaunākajām virtuālās realitātes brillēm, ko Apple ir izlaidis, piemēram, ir jāsaprot, kādas tehnoloģijas tiek izmantotas, un ir jāmācās šie it kā pamati, bet arvien jaunas lietas. Bez spējas mācīties vēl ir svarīga arī vēlme mācīties. Un tā ir atsevišķa lieta, un tas ir ļoti svarīgi. Vai drīzāk, es biežāk saskaros cilvēkiem, kuriem ir vēlme mācīties, bet nav spēja mācīties. Jāatzīst, ka kiberdrošība, vismaz manā virzienā, ir tāda intensīva lieta. Cilvēkam ir jābūt pietiekami attapīgam, jāspēj saprast matemātiku. Nav svarīgi, vai vidusskolā vai pamatskolā padevās matemātika. Jautājums ir, vai tagad ir iespēja viņu iemācīties, saprast. Jā. Šīs pamatzināšanas ir vajadzīgas, un ne tikai vēlme, bet arī spēja, un ne tikai spēja, bet arī vēlme. Vēl jau vairāk ir vajadzīga vēlme mācīties, lai mācītos. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja es gribu iemācīties, piemēram, uzlauzt mājaslapas, man ir jāsaprot, ka man sākumā ir jāiemācās programmēt mājaslapas. Ne tādā līmenī, lai man pieņemtu darbā un maksātu adekvātu algu par to, bet lai es mācētu kaut vai nesmuku, nestrādājošu, bet bišķīt dzīvotspējīgu mājaslapu uztaisīt. Jo tikai redzot, kā tā lieta ir uzbūvēta, un uzbūvēt viņu pašam, tu vari vislabāk saprast, kā viņu var salauzt. Jā. Šeit esmu ielicis arī vienas bijušās fakultātes, tepat Latvijā logo, ja, kodēju, lai kodētu. Viņi mācās programmēt, lai pēc tam programmētu. IT drošības cilvēkiem kiberdrošībā ir jāmācās, lai pēc tam atkal mācītos un spētu pielietot to tālāk. Un, protams, var meklēt praksi. Ja. Ir dažādas iespējas Latvijā, kur gan IT, gan specifiski kiberdrošībā darboties. Un tas ir kaut kas, ko var arī darīt tajā brīdī, kad kaut kāda pamata bišķīt ir apgūti. Ja. Piemēram, tā lapa, ko es rādīju, ko es lauzu, kas saucās Damn Vulnerable Web Application, viņi jebkurš var uzinstalēt uz savu datoru un sākt viņu lauzt. Turpat ir poga, kas ļauj tev apskatīties programmas kodu, kas tur apakšā sēž zem tās lapas, lai labāk saprastu, kā tas darbojas. Ko tad darīt? Kādi ir varianti? Pirmkārt, vēlreiz pieminēšu, ka Kirillis.org var apskatīt dažas no tēmām, kurām mēs pieskārāmies, un vēl 30, 40 citas tēmas, kas lielāka daļa saistās tieši ar kiberdrošību. Ja kaut kas ir ieinteresējis un ir vēlme papētīt, un tā informācija var izmantot, kā nu pats tālāk vēlas, lai uzlabotu pasauli sev apkārt un savu dzīvi. Pirmais variants. Kā nokļūt ofensīvajā kiberdrošībā. Tas variants aizņem 5 līdz 10 gadus, un tas ir reāli. Un abi šie varianti, ko es rādīšu, tas ir kaut kas, ko mēs darām ar mūsu darbiniekiem un potenciāliem darbiniekiem. Tā šis garais variants, 5 līdz 10 gada variants. Sākumā ir jāizvēlas virziens, jāsaprot, ko tieši kiberdrošībā tu gribēsi darīt. Kuru no tiem daudziem kastītiem vai kuras tu gribēsi paņemt. Tad ir jāapskata pamati. Pirms
ķerties klāt pie konkrētā virziena apguves, ir jāapskatās, kādas ir pamatprasības, kas ir svarīgi. Jā. Un, piemēram, paņemsim netehnisku piemēru. Es šeit esmu rādījis pēdējo pusstundu tādus tehniskus piemērus. Piemēram, jūs gribat iet uz pārvaldību, jeb angliski governance. Tur, atkarībā no tā, kuru pārvaldības kastīti jūs izvēlaties, varbūt ir svarīgi iepazīties ar to, kā Latvijā darbojas lielākā daļa iekšējās drošības politika uzņēmumos. Varbūt ir svarīgi saprast DORA regulu, kas attiecas uz banku sektoru. Vai varbūt ir svarīgi saprast vispār datu aizsardzības regulu attiecībās pēc fizisko personu datu aizsardzību. Un ir jāizprot šīs lietas. Noteikti palīdzētu, ja jums ir jurists izglītība. Varbūt ir vērts paņemt to izglītību, veltīt 2-3 gadus un to pamatu paņemt. Un katrai šai kastītē būs kaut kādi pamati apakšā, kuros tad vajag ieguldīties. Kad tas ir izdarīts, kad mēs apskatīšu pamatus un iemācījušies pamatus, tad mēs varam atgriezties beidzot pie izvēlētā virziena un apgūt viņu. Mēs viņu varēsim apgūt augstā līmenī un uzreiz, protams, skan bija šī ironiska šeit, bet uzreiz kļūt par augsta līmeņa labi apmaksātu speciālistu. Paralēli, protams, mēs esam vēl praksējušies. Otrs variants, kā nonākt kiberdrošībā, ir 6 līdz 24 mēneši. Tātad mums ir cilvēki, kas pusgadu laikā sāk atpelnīt sevi. Šeit ir svarīgi, šis slaids ir no uzņēmēja perspektīvas. Jā. Šādos gadījumos, kur mums darbinieks sāk atpelnīt sevi pēc 6 mēnešiem, darbinieks pelna jau pēc 1 mēneša. Viņš jau saņem to savu algu, kaut kādu par to savu darbu un mācās. Ja? Bet šādā gadījumā, kā kļūt par cienījumu speciālistu īsākā termiņā, pusgadu laikā līdz 2 gadu laikā? Mēs izvēlamies virzienu, apgūstam, izvēlētā virziena pamatus. Ir jāsaprot, ka mums nebūs iespēja apgūt virzienu pilnībā. Mēs sākam ar pamatiem un ejam uz augšu. Šai gadījumā ir jāsamierinās ar to, ka, protams, atalgojums būs nedaudz citā līmenī, viņš būs attiecīgi nedaudz zemāks, tāpēc, ka tās zināšanas arī ir mazākas. Bet tas ir veids, kā ātri tikt pie kaut kā darīšanas. Tas droši vien ir atkarīgs, kuru ceļu iet. Ja? Tas droši vien ir atkarīgs no klausītāja vecuma, iepriekšējās pieredzes un vēlmes. Ja? Saprotams, ka ne visi var atļauties ilgstoši mācīties. Par laimi, kiberdrošība un IT kopumā ir virziens, kuru gan mācīšanās ziņā, gan arī darba ziņā īstenībā ir viegli apvienot. Mācīšanās ziņā to var darīt pats sev vēlamā brīdī. Eksistē arī mācību programmas, tā skaitā formālā izglītība, kuras var mācīties pa vakariem. Un pat darba ziņā, tajā brīdī, kad tev ir tas darbs, tu vari gan to ņemt uz mazāku slodzi, jo lielākā daļa IT profesija pieļauj mazāku slodzi, un liela daļa kiberdrošības profesija arī pieļauj mazāku slodzi. Gan arī tu vari strādāt attālināti, kas, man liekas, ir vispār lieliska iespēja kiberdrošībai. Es dodoties komandējumā, parasti paņemu dažas dienas papildus, kuras vakaros vai no rītiem izbaudu pilsētu un tad pa dienu attālināti strādāju, kas ir diezgan forši. Lūk, tātad šādi ir tie 2 veidi, kā ir iespējams nonākt kiberdrošībā. Es ceru, ka mana prezentācija ne tikai pastāstīja par to, kas ir hakeri un kā viņi sasaistās ar kiberdrošību, bet arī iedeva jums kaut kādas praktiskas padomas par to, kā tur nonākt. Un, cerams, arī nedaudz iedvesmoja, redzot, cik daudzas ir tās dažādas lietas, ko var darīt, un cik viņas ir dažreiz taustāmas un dažreiz pavisam virtuāls. Ja jums rodās kādi jautājumi par šo, tad ar mani var sazināties, rakstot uz k_s_rtg@possible.lv. Labprāt atbildēšu, ja kaut kā var palīdzēt. Lielas paldies, ka klausījāties, un lai jums veicas!